Ko šitāds murmulīts mums ir atnācis uz apkopu. Klients gan ļoti gribēja, lai es to apkopu taisu, viņš man seko TikTokā. Uztaisīsim godīgi apskatu, no kā viņš sastāv un cik tad viņš labs ir, kā viņu reklamē, vai tā ir patiesība vai nav. Tas ir Mamotion Juka 1000. Priekšā viens liels rats, bet uz gultņiem. Kam tie āķi domāti? Grūti spriest, nees ar to saskāries, godīgi teikšu. Nu, pat cik nav, laikam peldošu īsti panna, te ir aizsargi. Nu, idejiski ok, bet es domāju, ka tur zāle normāli saķerās. Nākamais moments, 2 diski, bet šausmīgi mazi un baigais attālums līdz malai. Tas ir tā kā arī ne īsti varbūt izgudrots. Aizmugurē pierdziņa. Nav neatkarīgā piekara. Nav labi. Labāk, kad viņi ir. Iespējas pielikt grozu un savākt. Idejiski nav slikta ideja, bet cik bieži tas grozs pilns un cik bieži viņš brauc viņu bērt ārā. Atkal laika kavēšana, baterijas tērēšana. Un vai tas ir vajadzīgs vispār? Tad nolaidām augstumu un panna tomēr ir peldoša. Tas ir labi. Tas ir ļoti labi. Tiem robotiem, kam ir peldošas pannas, tas ir ļoti liels pluss. Laba lieta ir tas, ka plasmas nav krāsots. Viņš ir viss, vienā tonī sākotnēji. Šitā izstās viņš bez kastes. Pieļauj, ka tur liekas klāt kaut kāda, nezinu, daļa, lai viņš neizstās tik sūdīgi. Kasta ņemās atsevišķi nost. Tā kā kastas savācēja daļu. Logu tīrītājs priekšā ir kamerām. Kā redzat, kameras ir netīras. Baigi krūto funkciju viņš iespējams nepilda, bet iespējams pilda, ja tas logu tīrītājs būtu vesels. Viņš ir veikts. Tas tāds rashodņiks, tāpēc nevar spriest, vai viņš tīri pilnvērtīgi vai nē. Kastē nāk baterija, kas konektējās ar šo štepseli šeit. Bet tā baterija ir, lai izmestu grozu. Rekur, kā redzat, ir noņemts. Un pašā robotā baterijas status ir normāls. 2 baterijas. Rekur priekšā ir čuguna klucis. Svaram, lai spiediens uz zemi. Šitām skrūvēm, 3. Viņš ņemās nost. Izstās šādi, apakšā ir radiators, visticamāk procesoram, to redzēsim vēlāk. Tātad vāks ņemās nost viegli. Bez skrūvēm, bet rekur viss ir no apakšas motoriem, viss ir vaļēji līdz pašai augšai. Tas ir tāds, sūdīgs gājiens, teikšu. Nākamais, vadi. Jūs redzat? Vadi visi ir pa pusē, pa pusē bez izolācijas. Teikšu tā, tas ir sūdīgi. Tas nav forši. Ejam uz otru pusi. Te tas pats. Piekrītat, tā nebūtu baigi krūtā štelle priekš tādas cenas robota, kad visi vienkārši ne gluži bliki vadi, bet nehermētiski līdz galam, kā tam vajadzētu būt. Nākamā labā lieta ir tā, ka skrūvas ir no nerosējušā tērauda, kā Sansvika ir robotiem. Tas ir ļoti labi. Mitrums jebkurā gadījumā tiek, un ja skrūvas ir no nerosējušā tērauda, tas neapdraud kaut kādas oksidācijas un rūsēšanas. Rekur ir dzinēji, viņi ir alumīnija rāmī un alumīnija korpusā, tas ir baigi forši. Tikai vadi rekur ārā nāk. Aizliet no silikona kabatas. Savienojumi pagaidām nav redzami. Pajauksim tālāk, skatīsimies. Ja ir tā, tad tas ir briesmīgi sūdīgi. Varbūt nav tik traki. Akumulātoru kastes vāks. Zem skrūvēm smukas gumīņas. Ļoti labi. Tas ir ļoti labi. Apkārt smuks blīvējums silikona un 2 baterijas.
te ir viss skaisti. Tātad ir labās lietas kā visiem un ir netik labas. Skatīsimies tālāk. Tad tikām bišķi dziļāk. Motoru vada aiziet atkal iekšā silikonā. Priekš kam tas ir vajadzīgs? Nu, iespējams, ka pašos motoros ir konektori. Štepseli, kas aiziet uz kastu, ielīmēs. Nu, priekš kam tas ir jādara? Un, protams, arī bez savienojuma aiziet silikonā. Tas ir sūdīgi reāli teikšu. Tātad nojaukt ir nost moduļi, kas jaucās. Cik aparāts ir garantijas tālāk, mēs nelīdīsim, ja blombētās skrūvas. Te ir GPS antena apakšā, mēs neko tur jaunu neieraudzīsim. Te ir lādēšanas moduls ar vienu vadības plātu. Stāsti par to, par cik šeit viss ir tik tukšs. Var redzēt zem. Te viss sūdi pat apakšā, zem augšajā moduļa. Ja ka viss ir pilns ar zāli. Tāpēc, ka tukši sāni, tukšs kabats, ne, kaut kā tā. Virsū nāk šis moduls. Tas ir svarīgs. Nāk šeit virsū. Un šajā starpā, kur iekšā viss ir uz zāli. Tas ir sūdīgs gājiens. Tas ir tāds tehniski sūdīgs gājiens, teiksim tā. Un šitā te sistēma, ka viss ir ar kaut kādiem savilcējiem, vada konektori. Un tas arī nav diezko kruta. Priekš tā, ka cilvēks maksā tādu naudu, visur kaut kādu plasmas savos, un vismaz melnos būtu ielikuši, kas ir nebaidās no dabas apstākļiem, baltie savilcēji, kas iekšķelpām paredzēti. Tātad interesanta situācija. Rats parasti ar centra skrūvi. Normālā gadījumā ir. Šeit ir mazas 6, pieļauju, kad redaktors iekšā ratā iebūvēts. No iekšpuses izskatās šādi. Aizsargi. Kalpaks saucamais. Skatīsimies tālāk. Apmēram izskatās pēc apkopes. Visi iekši. Ārpusi. Kur ir švīks, tur es neko līdzēt nevaru. Tā šeit. Nu, viss ir spīduma aizstāvis. Nu, šeit arī es neko izdarīt nevaru. Tā pie mums notiek apkopes. Tātad priekšiem ratam arī šeit ir gultņi, kas ir uz augstuma sensora. Tas ir, teikšu tā, tas ir forši. Visticamāk, tas ir labāk nekā, ja viņi tur nebūtu. Bet kam ir šitie āķi? Nu, varbūt jūs zinat, ierakstat man komentārā, kam šie āķi ir domāti. Sanāk, viņš uzlien kaut kur uz barģūras, aizāķējās, un viņš nekad dzīvē vairs no turienes nost netiks. Vai kam tas ir paredzēts? Starp citu, jā, lielais rats arī uz gultņiem, tas arī ir ļoti labi. Un šādi izskatās pēc mūsu apkopes robotiņa apakša. Šādi izskatās no augšas, kur viss bija zāle aizlipis. Runājot par kameru, vajag labi, ka viņi ir no stikla. Viņi izskatās diezgan kvalitatīvi un advancēti. Tā apmēram izskatās daļai salasīs robots pēc apkopes. Un ievērtēt, kādā stadijā ir riepa pat. Arī re, kur viss šeit baltā daļa tika ņemta ārā. Skaisti, pareizi.